CHV skolēnu podkāsts. Labrīt, labdien vai labvakar! Esiet sveicināti šī gada pirmajā sērijā, 1. janvārī. Sveicieni visiem jaunajā gadā. Es ceru, ka jūs jūtaties labi un esat gatavi sākt jauno gadu ar enerģiju un esat apņēmības pilni. Un šajā sērijā mēs esam kopā ar mūsu skolas direktori. Labdien! Labdien! Sakiet lūdzu, vai jūs ticat, ka pieņemot to jaunā gada izaicinājumu, vai to ir iespējams gada laikā izpildīt, vai tas ir vairāk kā tāds sirds mierinājums? Nu, tas ir kā kuram, kāds izaicinājums. Es domāju, ka 90% tas ir mierinājums, jo parasti tās vēlmes, kādēļ lai vēlme, ko es reāli gribētu izpildīt, būtu tieši no 1. janvāra. Tad es vienkārši normāli vēlos kaut ko un daru. Bet, ja kādam šķiet, ka dzīve sākās no 1. janvāra, tā kā jauna dzīve. Un ja tas palīdz un stimulē, tad droši vien varētu arī tādu vēlmi piepildīt. Man tā nemēdz būt, tāpēc man grūti iedomāties, kas ir kaut kas tāds, ko es gribētu sākt no 1. janvāra. Bet, ja cilvēkam tas palīdz, tad to var izdarīt. Bet, manuprāt, lielākā daļa, tas tāds vairāk emocionāls, tāds solījums sev. Labi, un vai jūs, prāt, jums ir kāds skolas mērķis, ko jūs šogad vēlaties izpildīt ar 1. janvāru vai līdz nākamajam gadam? Jā, mērķi man ir daudz, bet tie lielākie mērķi – pabeigt dabaszinību un datorzinību kabinetu bloku tādā līmenī, kādā mēs bijām plānojuši, tad, kad mēs veidojām projektu. Jo izrādās, ka tas ir ļoti sarežģīti, arī tad, ja visi projekti ir un visas naudas ir iedotas, tāpat tas ir ļoti sarežģīti, jo par birokrātiju runā ļoti, bet tādā līmenī birokrātija ir, lai iegādātos skolēnu galdus, krēslus un mēbeles un tā tālāk. Tas man nebija ienācis prātā. Līdz ar to šis ir mans lielais mērķis, pabeigt līdz tuvākajam iespējamajam datumam, kas varētu būt februārs, marts, pilnībā šos kabinetus, jo saremontēti ir, bet līdz galam tur būs vēl dažas detaļas. Un otrs mums būs marta sākumā ir paredzēta akreditācijas skolas. Un mums būtu šajā akreditācijā, kas ir tāda ārēja pārbaude, būtu jāparāda to, cik mēs labi esam. Jo mēs, acīm redzot, tā ir mūsu skolas kaut kāda problēma, tā ir kaut kas tāds, acīm redzot jāmācās visiem. Mēs nemākam sevi parādīt ļoti bieži, jeb nemākam lielīties. Mums ir ļoti liela problēma ar tādu ārēju lielīšanos, cik mēs esam labi. To mēs uzzinām no kaut kādiem reitingiem, vai mēs uzzinām no citiem cilvēkiem. Tā kā tas nākamais mērķis, pēc tam ir akreditācijas laikā parādīt skolu no tās labākās puses, lai ārējie vērtētāji mūs novērtē atbilstīgi, tādi, kādi mēs esam. Man ir jautājums, kur jūs mācījāties, kādu skolu jūs beidzāt? Es esmu beigusi Rīgas 2. vidusskolu, kas tagad ir 2. ģimnāzija. Kādreiz tā bija Rīgas 2. vidusskola. Tad, kad es mācījos, tā bija Malda Skrējas un Džema Bankoviča Rīgas 2. vidusskola. Noteikti mūsdienu jauniešiem šie uzvārdi pilnīgi neko nenozīmē. Tie bija tādi sava laika tādi proletariāta varoņi. Savam laikam nodeva. Ja? Tā kā es esmu beiguši šo skolu no 1. līdz 11. klasē, tur mācījos līdz beigām. Kādi jūs bijāt kā skolniece? Kādā ziņā? Mācību ziņā vai uzvedības ziņā? Laikam jau uzvedības ziņā. Aha. Jā, uzvedības ziņā, tad liela problēma ar mani nebija, bet es biju no tiem, kas, kā lai to saka, tāda ļoti kašķīga vai skaļa vai prasīga vai, man bija viedoklis. Un trakākais ir tas, ka visbiežāk es to viedokli arī tā kā gribēju paust. To tikai ar gadiem es sapratu, ka nevienmēr viedokli vajag paust. Bet skolā man likās, ka ka visiem interesē mans viedoklis. Un tāpēc es viņu arī tā kā paudu. Jā, es arī, protams, darbojos. Toreiz bija komjauniešu organizācijas un pionieru organizācijas. Un es biju, protams, ka skolēni savā klasē skolas padomas pulciņu priekšsēdētāju un pēc tam arī komjaunatnes komitejā skolas. Es par sporta darbiem atbildēju. Tā kā es pati trenējos drusku basketbolā, tad es nodarbojos ar sporta jautājumu organizēšanu skolā.
Kāda bija jūsu ārpus skolas pulciņa? Tātad saprotu basketbols? Jā, praktiski no sākuma skolas līdz pat vēl augstskolā es turpināju spēlēt basketbolu, bet, ņemot vērā manu nedižu augumu, tas nebija nekādā augstā līmenī, bet sporta skolas komandā es spēlēju, bija tāda sporta skola Lokomotīva ar nosaukumu, jā. Tur, kur šobrīd ir šis jaunais atjaunotais Uzvaras parks, tur blakus bija tās telpas, tur pie kanāla tur ir tāda sporta zāle, un tur mēs trenējāmies basketbolā. Jā, un tas ir praktiski tas, ko es brīvajos brīžos, jo treniņi bija 4-5 reizes nedēļā, ar to arī nodarbojos. Un mācības? Mācības bija. Es nebiju nekāda teicamniece, tāpēc es ļoti, ļoti apbrīnoju tos mūsu vidusskolu jauniešus. Mums skolā ir daži, kuriem ir gandrīz visi 9 un 10. Es šito nemāku un es nevarētu, jo man kaut kā nekad tik daudz laika nesanāca tikai mācībām. Man vienmēr bija ļoti daudz kas cits vēl, visādas organizatoriskas lietas jādara. Un man ļoti patīk lasīt. Es ļoti daudz vidusskolā sevišķi lasīju, nenormāli daudz pa pusnaktīm, jo tas ir tas, ko es esmu iemācījusies papildus skolas laikā. Manuprāt, tas ir īstais laiks, kad izlasīt visu, ko var izlasīt, kas vispār pasaulē ir, jo no tā laika es esmu daudz lasījis. Pēc tam jau vairs nav tik daudz iespēju. Bet jebkurā gadījumā, tāpēc mācībām man nevienmēr pietika daudz laika. Viduvēji es biju sekmīga, un man bija pamatā, toreiz bija 5 ballu sistēma, man bija 4-5 pamatā. Visšvakāk man gāja ar fiziku. Un parasti saka, ja fizika neiet, tad neiet arī ķīmija, muļķības. Ķīmija man ļoti patika, un tur man bija šausmīga izcilība. Man ļoti interesēja ķīmija. Ja mums bija ļoti izcils skolotāji ķīmijas un tā tālāk, līdz ar to man ķīmija ļoti patika, man matemātika patika. Un literatūra. Un tad izvēle krita dīvainā kārtā uz literatūru. Ja? Bet, jā. Katrā ziņā mācības man tā kā tagad, kas man interesē, tur es drusku vairāk strādāju, un kas mazāk interesē, tā kā mazāk. Mākslu priekšmeti man tā kā baigi negāja. Jā. Nevis negāja, bet es tā kā baigi neiedziļinājos. Un fizikā, piemēram, jums bija kāda špīkošanas pieredze? Jā. Kāda tur pieredze rakstīja. Nebija mobīlo tālruņu, nebija viedpulksteņi un tā tālāk. Tas viss notika ar roku rakstot. Un man šķiet, ka man mājās vēl tagad ir kaut kādi špikari saglabājušies, jo tā ir tāda dziļa vēsture ģimenes. Ja? Tad vienkārši rakstīju, un skolotāji, es nezinu, vai viņi bija nevērīgi, vai viņi saprata vienkārši, ka nav citas izējas, lai dabūtu sekmīgu atzīmi. Es domāju, no šodienas viedokļa, ka vairāk ir tas, ka viņi taču redzēja, ka sekmīgi tur vajag, vēlams arī normālu atzīmi, tad viņi arī šo to ļauj skatīties. Bet tas ir tas, kāpēc skolotāji šobrīd saka, ka špikars rakstīt ir vērts, jo ļoti daudz ko, protams, iemācās rakstot. It sevišķi, ja roku tas viss pašam ir jāuzraksta, tad jau 50% jau ir iemācīts. Jā, tā kā, jā. Bet daudz bieži tas nebija, jo arī tas prasa lielu laiku. Jā, jā. Un tad man ir jautājums, kā jūs nonācāt līdz direktora amatam? Pirms tam es biju skolotāja. Diezgan ilgus gadus. Sāku es kā skolotāja. Vispār es sāku strādāt jau studiju laikā, jo man tā kā likās, ka manas studijām vien ir par maz. Nebija tik daudz, kur sevi ielikt. Es sāku strādāt skolā un uzreiz par latviešu valodas skolotāju, un man uzreiz ielika izlaidumu klasē, 9. klasē, kur man bija jāgatavo eksāmeniem, un tad es tādu riktīgi dzīves skolu izbaudīju, un es sapratu, ka es to visu varu darīt. Tad es strādāju par skolotāju, un kaut kur pēc apmēram 6-7 gadu, kad es biju strādājusi, acīm redzot, bija diezgan aktīva arī ārpus darba. Man uzaicināja strādāt uz Izglītības zinātnes ministriju. Es strādāju, tagad tas ir Izglītības valsts kvalitātes dienests, toreiz bija Izglītības valsts inspekcija. Tie bija cilvēki, kuri gāja pa skolām un izvērtēja citu skolu darbības līmeni, skolotāju darbības līmeni. Apmēram tā kā mums tagad būs akreditācija, tādās es piedalījos kādreiz, kad es strādāju ministrijā. Un tur es nostrādāju diezgan ilgi, 13 gadus. Un paralēli turpināju mācīt latviešu valodu. Ļoti maz, gan kādu vienu klasi es varēju vai divas paņemt, bet es visu laiku paralēli turpināju strādāt. Un tad inspekcijā mainījās vadība,
Mums bija ļoti, šie tādi ļoti jauks laiks. Kad es strādāju ministrijā, tas gan šobrīd tā neizklausās, ka ministrijā varētu būt ļoti jauks laiks, bet mums bija pa vienam cilvēkam no katra Latvijas rajona. Un mēs bijām no visas valsts tādi cilvēki, kuriem ļoti bieži bija draudzīgas tikšanās ārpus pilnīgi darba. Vasarās mums noteikti bija nometnes ar ugunskura kurināšanu un tādām dziesmām un dejām un tā tālāk. Un tad nomainījās vadība, kur teica, ka tās viss ir muļķības, ka sēdēšana pie ugunskura traucē darbam un ka tas nav vajadzīgs. Un tagad būs beidzot oficiāls un normāls darbs kabinetā, pie galda un tā tālāk un tikai. Un tad es sapratu, ka man no turienes jāiet prom. Un šitam gan es ticu, ka ja kaut kāda ideja pasūta kosmosā, ka baigi vajag kaut ko, piemēram, mainīt darbu, ka darbs pie tevis atnāk. Un tajā brīdī šai skolā, kas toreiz bija kādreizējā 50. vidusskola, tad mainījās direktors, gāja projām direktors, un man piezvanīja nodaļas vadītāji, toreiz bija centra rajona nodaļas vadītāji, un viņi teica, ka toreiz gan bija 2 brīvas vietas, tepat bija logopēdiskajā skolā direktora vakance un šeit. Tad es sākumā domāju, varbūt es varētu iet uz logopēdiju, pat cik ar filoloģiju kaut kas saistīts, bet tad tomēr nē, man uzaicināja uz šo. Tad es izturēju konkursu un nonācu šeit. Tā nekas tur nekādas lielie sasniegumi nav, lai šeit nonāk. Jā, bija ar deputātiem jārunā Rīgas domē, konkursu ziņā, tur uzdevu jautājumus, es kaut ko atbildēju, uzrakstīju skolas tādu koncepciju, kā es redzu skolas attīstību. Tā es te nonācu. Pirms mēs taisījām šo podkāstu, mēs veicām tādu aptauju, kur mēs skolāniem pajautājām, kādus jautājumus viņi jums gribētu uzdot. Un tad viens no tiem populārākajiem jautājumiem bija, ko jūs īsti darat? Jo mēs saprotam, ka jūs esat direktori, bet īstenībā tie pienākumi tādi neskaidri līdz galam. Sēžu kabinetā. Labi. Jā. Jā, ko vēl es daru? Manuprāt, ir, protams, kā ir amata apraksts, kur ir sarakstīti visi uzdevumi, kas direktoram jādara. Ir arī izglītības likumā uzrakstīti, par ko atbild skolas direktors. Tos es tur varētu pēc tam pakomentēt tādu sīkāk, bet tas pamat uzdevums, kas man šķiet, kas direktoram būtu jādara, ir nodrošināt iespēju izglītības iestādē, man šajā skolā, lai skolotāji varētu kvalitatīvi strādāt un skolēni kvalitatīvi mācīties. Tad radīt tādu, radīt vidi, radīt iespējas dažādos veidos, lai to varētu labi darīt. Tas arī ir tas, ko es daru. Tātad, pirmkārt, telpas nodrošinājums. Ir jābūt vēlams siltai, izremontētai, glītai, kārtīgai telpai, kur ir nodrošināta ar mūsdienīgu kaut kādu aprīkojumu, lai skolotājs varētu strādāt. Tālāk ir telpas, kuras ir palīgtelpas, sākot ar ēdnīcu, vēlams, ka tur ir garšīgi, ka tur bērni iet un tā tālāk. Beidzot ar to, ka ir mediķis, kaut kāds palīgtelpas un tā tālāk. Respektīvi nodrošināt vidi, kurā vispār atrasties. Tas ir viens. Otrs ir... Labi, es sākšu. Vēl ir 2 lietas, ir finansējums un kadri. Tā kā cilvēki, kas strādā. Manuprāt, šobrīd ir grūtākais ir ar darbiniekiem. Vienkārši cilvēki, es nezinu, vai nav Latvijā, vai viņi negrib strādāt, nemāku pateikt, bet šī ir liela problēma. Sākot ar to, ka par skolotājiem ir dzirdēts droši vien, un ir ļoti daudz skolas, kur skolotāji vienkārši nav. Atsevišķi priekšmeti vienkārši nenotiek šobrīd. Un mēs to tā baigi skaļi nedzirdam, jo skolas to tā neizpauž, jo tas nav populāri. Kāpēc, lai kāds skolēns iet mācīties uz skolu, kur viņam pasaka, ka tev nav fizikas un ķīmijas skolotāji, un matemātika būs reiz nedēļā, jo vienkārši nav skolotāji. Tāpēc arī par to tā skaļi nedzird. Bet ir skolas, kur reāli nenotiek atsevišķi priekšmeti, un tas ir ļoti bēdīgi. Un, lai beidz stāstīt muļķības, ka tur ir citi iemesli, tur ir viens vienīgs iemesls, skolotājiem labi jāmaksā, un tad viņi būs, tāpat kā visās citās vietās, un nevajag domāt. Skolotājs, protams, ir misija, tā cilvēks vienkārši no ielas nevar strādāt par skolotāju, bet tāpēc, ka viņam misija nenozīmē, ka viņam būtu badā jādzīvo. Ja?
Vienkārši cilvēki to negrib. Kāpēc lai viņi to gribētu? Līdz ar to skolotājiem un vēl, protams, ir jānodrošina tas, ko varbūt mazāk redz, bet tomēr apkopēji, sētnieki, strādnieki un tā tālāk. Un tā ir milzīga problēma, jo šie cilvēki saņem minimālo valstī noteiktu algu, bet dzīvokļi viņiem acīm redzot maksā tāpat kā citiem. Arī tikpat, un veikalā ieejot, viņiem arī nedod lētāk, tāpēc, ka viņiem minimālā alga. Un viņi vienkārši par šo naudu ļoti reti, kad nāk strādāt. Vai tad viņi strādā 2-3 vietās. Mums ir viena apkopē, kurš strādā 3 vietās. Kā viņi to fiziski var izdarīt, es nezinu, bet, ja grib saņemt kaut kādu naudu, tad ir jāstrādā. Lūk, tā kā tas ir tas cilvēku nodrošinājums, un pēdējais ir finanšu nodrošinājums. Par to arī izrādās ir jācīnās, tas tā nenotiek vienkārši. Ir, protams, daļa, ko piešķir, bet mēs gadiem cīnāmies par to, lai mēs varētu saņemt papildus finansējumu padziļinātais angļu valodas mācīšanai. Un vakar man bija saruna tieši ar ministriju atkal par to pašu, jo atkal tiks mainīti finansēšanas noteikumi Latvijas izglītībā, skolu sistēmā. Un atkal mums ir jāpierāda, kam mums ir vajadzīgs šis finansējums. Tāpēc mums atkal būs droši vien iepriekšējā cīņa, mums bija 2,5 gadi. Un tagad redzēs, cik ilgi mums prasīs šī situācija, lai mēs varētu izcīnīt vajadzīgo finansējumu, lai mēs varētu padziļināt mācīt svešu valodu. Tad ir pašvaldības finansējums, kur arī pašvaldība nodrošina zināms. Tātad pašvaldība nodrošina visas apkūres, elektrības, visu tādu uzturēšanas ēkas. Un par labiem rezultātiem tur kaut kādu procentu iedod vairāk. Tā kā mums ir labi rezultāti, tad mēs par to priecājamies. Un pēdējais ir skolas pašas ieņēmumi, lai cik tas nebūtu dīvaini. Mēs arī nodarbojamies ar, par biznesu to grūti nosaukt, bet tomēr skolā ir ieņēmumi. Mēs varam izīrēt sporta zāles, vai, piemēram, mums ir sporta laukums, un tad mēs izīrējam, sevišķi vasarā, ziemā nē, sporta laukumu. Un tad tie ir papildus līdzekļi, par kuriem mēs varam nopirkt papildus datorus vai papildus kaut kādu aprīkojumu, kaut kādas vajadzības, piemēram, ja vajag mikrofonus podkastam vai kā citādi. Ja? Līdz ar to arī par to ir jādomā, jo tas ir arī viens no veidiem, kā nodrošināt, lai skola varētu darboties. Tie ir tie trīs lielās lietas. Diezgan daudz īstenībā. Jā, un tad ir ikdiena. Piemēram, vecāki, kuriem ir prasības citas nekā skolai, un viņi grib, lai tās realizētos. Piemēram, ir, medicīnas prasības, vai, piemēram, ir skolēni, kuri negribēs to, kas tiek piedāvāts, bet grib kaut ko specifisku. Un tad ar katru no šiem gadījumiem mēs turpinām strādāt, un tad ir, celtnieks, kas ir uzbūvējis kaut ko citu nekā plānots, un tad respektīvi, tad ir 101 situācija, kas ikdienā ir jārisina, plus, man kabinetā ir vesela kaudze ar dokumentiem, bet tie ir tikai tie, kas ir papīrā, ir ļoti daudz dokumenti, kas ikdienā ir jāizlasa, jāparaksta, jāizlasa un jāsaprot, vai parakstu, vai nē, vai laboju, un tā tālāk. Praktiski visa skolas dzīve tiek reglamentēta ar rīkojumiem vai noteikumiem. Un tie visiem arī ir jābūt. Tad arī tie tiek kopā ar visu administrāciju izstrādāti. Ja. Tad vēl notiek mācību darba analīze, tad vēl ir eksāmeni, un tad ir mācību stundas vēl pa vidu. Ja? Kaut kāds tāds sīkums, kā arī tas vēl jāskatās, vai notiek pietiekami kvalitatīvi. Jā, un blakus tam visam jūs vienmēr esat skolā. Jo, piemēram, runājot ar citiem maniem draugiem no citām skolām, viņi reti, kad redz to savu direktoru, viņiem nav tā vizualizācija, kas vispār ir direktors, bet, man liekas, mūsu skolā ir forši, ka mēs jūs visu laiku redzam, jūs esat visu laiku gaitiņos, jūs skrēdat kaut kur, man ir sajūta, ka tā kā jūs esat ar mums tajā mācību procesā. Jā, šis ir jautājums, es esmu dzirdējusi, jā, ka direktors atnāk 10. un 12. aiziet. Es ļoti priecātos, ja es tā varētu. Īstenībā, kāpēc nē? Es tikai nesaprotu, pa kuru laiku to visu var izdarīt. Ja es prastu, es droši vien, ka tā darītu. Atnāktu, ātri visu izdarīt un aiziet. Man vienkārši nesanāk, varbūt, ka tas ir prasmi trūkums. Ja? Jo īstenībā ir tik daudz ko darīt, un pats galvenais ir tik daudz ko darīt labāk. Es visu laiku, tas ir tas trakākais, kas skolotājiem arī, bet direktoram noteikti tāds kritisks skats, es eju pa gaiteni, es redzu, ka tur īsti labi nav nomazgāts, un tur īsti labi nav sakārtots.
un tā tālāk. Un tāpēc ir ļoti daudz ko darīt. Un tāpēc arī sanāk tik ilgi jābūt darbā. Un tā tas ir, jā. Un, kad jūs esat mūsu skolas vidē, un, manuprāt, mums arī skolā ir izveidojusies tā ļoti patīkama atmosfēra, kas nav tā kā uz mācībām tieši, bet vairāk par pasākumiem un tradīcijām. Kur ir jūsu mīļākā tradīcija, kas ir mūsu skolā? Vai ir tik daudz, visas mīļas, jo lielāko daļu es pat viņas esmu izveidojusi. Tā kā es atnācu, bija ļoti maz. Tas gan gadus daudz atpakaļ, ja? Bet man ļoti, ļoti patīk Kustivāls. Jo tas ir pilnīgi ne tas, kas, tā kā mūsu skolai no ārpuses mēs noteikti neizskatāmies pēc skolas, kam Kustivāls varētu būt tāds, raksturīgs. Jo mūs ļoti uztver par tādām, diezgan iedomīgi un tādiem uz mācībām centrētiem un tādiem ļoti, ļoti ar grāmatu rokā staigājošiem pa gaiteņiem, ja? Bet īstenībā tā nav, un tāpēc man Kustivāls ļoti patīk, un arī tas, ka tur ļoti bieži nāk absolventi ciemos, nāk paskatīties, kā citi ir iemācījušies kaut ko, un tas ir tāds ļoti, ļoti silts un ļoti gaidīts pasākums. Tas, ka tas izjauc mācību stundas šad, tad tas arī ir pilnīgi skaidrs. Ja? Jā, bet man ļoti patīk arī skolotāju diena, jo katru gadu 12. mūs pārsteidz ar kaut ko, un katri nākamie 12. grib pārsteigt ar vēl kaut ko, un tāpēc ar katru gadu, es pat nevaru pateikt, ka vēl labāk, ir citādi. Ja? Katrā ziņā ir ļoti, ļoti tāds foršs pasākums. Daudz izlaidumi un tirdziņš tūlīt būs Ziemassvētku tirdziņš man ļoti patīk, jo tad skola smaržo pēc Ziemassvētkiem. Tad beidzot ir iestājušies Ziemassvētki. Tā kā daudz, jā. Atgriežoties pie Kustību festivāla, kad jūs beidzot uzstāsieties ar skolotājām kopā? Es nedomāju, ka man ir jādara viss. Es nezinu, vai es uzstāšos un kad. Es neesmu par to domājusi, jo es nedomāju, ka direktoram ir viss jādara un visur jāpiedalās. It sevišķi, ja viņam tas tā kā, man tā kā lielāku prieku sagādā skatīties, kā citi uzstājās, ja? Jo, manuprāt, tas tā kā ir ļoti labi. Jā, un vēl ir varbūt tā problēma, ka man ļoti patīk lietas, kas tiek darītas labi, kvalitatīvi. Tā kvalitāte, tā mums ir skolā drusku traka lieta, ka mums gribās, lai viss notiek labi, un tad es pilnīgi skaidri zinu, ka labi es to nevaru izdarīt, ja vienīgi es varētu kādu koku tēlot. Tā kā apmēram, tā kā, nezinu, kaut ko, kas tur statiski atrodas uz skatuves. Un, jā, tas man varētu labi sanākt, ja? Bet ar to dejošanu es neesmu pārliecināta, ka tas būs labi, un tāpēc varbūt arī vēl ne, bet varbūt es vēl... Laikam ejot. Jā, varbūt. Labi. Un tad jautājums vēl par skolas iedzīvi. Kad mums būs kaķis atpakaļ? Nākamais kaķis. Ar kaķi ir tā, ka visi kaķi, kas skolā ir bijuši, ir paši atnākuši. Neviens nav ne no kurienes atnests vai tā kā speciāli atnests. Tie ir bijuši kaķi, viens bija, kas dzīvoja sētā un tad ienāca iekšā, un tas iepriekšējais Silvers, viņš ienāca pa centrālajām durvīm. Viņš bija tāds galīgi kārns un tāds nekāds, un tad bija augsts un slapšs, un tad viņu ik pa brīdim paaicināja. Sākumā viņš tā kā drusciņi ienāca, pēc tam viņš tā kā ienāca un palika. Un tas, kā skolēni viņu redzēja tādu lielu, dušīgu un tādu omulīgu, tāds viņš sākumā noteikti nebija. Tad viņš bija diezgan klips, viņam tās kājas, acīm redzot, kaut kur jaunībā jau bija kaut kāds kreņķis bijis un tā tālāk. Tā kā, un manuprāt, ja kaķis atnāk, tad mēs viņu ārā nedzenam, bet tā speciāli nemeklējam, jo vispār tā ir, tas ir grūti. Dzīvnieks telpā, kur īsti, tās nav mājas tomēr. Kaķim ir jābūt ar ļoti veselīgu psihi, kā piemēram mūsu iepriekšējais kaķis bija, ja, kurš sēdēja gaiteņa vidū starpbrīdī un visi viņam gāja apkārt. Ja. Viņš pilnīgi neuztraucās, viņš varēja gulēt uz tepiķīšu un visi skolēni gāja viņam apkārt. Es neatceros nevienu gadījumu, ka kāds būtu uz astes uzkāpis. Tā nebija. Līdz ar to, kad būs, nezinu, ja atnāks, tad būs, ja neatnāks, tad nebūs. Ja. Jo speciāli vest kaķi skolā, un varbūt viņam nemaz skola ir diezgan skaļa, un skolēni ir diezgan daudz mums, ja? Un varbūt, ka kaķim nemaz tas nepatiks. Jā. Tad cerībā, kad kaķis pats atnāks. Jā.
Un tad jūs šeit strādājat gandrīz 20 gadus? Gandrīz no 5. gada. No 5. gada. Un kuras ir, jūsuprāt, tās 3 lietas, kuras visvairāk ir mainījušās šo gadu laikā? Vide, tīri skolas fiziskā vide. Pirmkārt, fiziskā vide, jo tad, kad es atnācu, tagad vēsturiskās apceres par to, kā kādreiz bija, kad mēs vēl bijām jauni. Bija tā, ka ārdurvis bija tik švaks, ka ziemā sniegu putināja iekšā. Tur iekšpusē, kad ienāk iekšā, tur bija saputināts iekšpusē sniegs aiz abām durvīm, ja? Jo tur šķirbs bija nenormāls. Un pūta iekšā un bija, es teiktu, vēsi, ja jau tas bija sniegs, ko saputināja, nevis lietus. Un skolā bija ļoti nolaista vide, es gribētu teikt, jo ļoti daudz enerģijas gāja, lai tā skola ir kvalitatīva, bet iepriekšējiem direktoram tur bija arī visādas problēmas, dažāda veida arī juridisks un tā, un tāpēc ļoti maz uzmanības tika pievērsta videi, un bija, piemēram, sienās, kur bija liela caurumi sienā, ja, tādi gaiteņos, un tos vajadzēja tā kā mūrēt ciet, un pēc tam telpas bija neremontētas, un tad, kad es ienācu dators direktora kabinetā, acīm stāvēja, bet bija galīgi noputējis, lietošanā viņš noteikti nebija bijis, ja, un tā tālāk, respektīvi tīri ārējā vide, jo man patīk, lai ir tā kā tīri glīti. Man liekas, ka tas ir svarīgi. Man ir jābūt sajūtai ienākot kādā telpā, ka tur tā kā ir silti un omulīgi. Un ja tā nav, tad man nepatīk. Un tāpēc mēs diezgan daudz pie tā strādājam. Otrs ir tas, ka manuprāt, mēs ļoti daudz runājam par kvalitāti un kvalitāti dažādās jomās, un tas ir arī skolotāju kvalitāte. Mums, diemžēl, nākas ik pa brīdim šobrīd jau šķirties no dažiem skolotājiem, kas mūsuprāt nav kvalitatīvi, kas ir slikti, protams, bet mēs tad labāk nestrādājam kopā. Mēs ļoti skatāmies uz rezultātiem, uz tādu kvalitāti, bet, manuprāt, mums ir ļoti foršs skolotāju kolektīvs. Es nezinu, vai to var just uz āru, to varbūt paši skolotāji tikai jūt. Mums ir ļoti liels kolektīvs, ap 100 skolotājiem, bet mums savā starpā, protams, ar 100 cilvēku nekad nevar būt visi draugi. Protams, ar visādiem gadījumiem un negadījumiem, bet principā, manuprāt, mēs labi saprotamies. Es domāju, ka tā ir tāda lieta, kas ir šobrīd ļoti, un mums ir ļoti daudz jaunu skolotāju, kas man ļoti priecē. Ja visi saka, ka mums ir ļoti veci skolotāji, tūlīt aizies prom, nebūs, kas strādā, un man šķiet, ka mums skolā tā nemaz nav. Mums ļoti daudz jaunu skolotāju. Man liekas, ka tā ir tā labā. Un tas, ka izdevās saglabāt vismaz pagaidām angļu valodu kā specifiku. Pie tam nevis vienkārši angļu valodu, bet kvalitatīvu angļu valodu. Tas ir svarīgi, nevis vienkārši angļu valodu. Un kāda būtu jūsu iecerē nākamajos 10, 20 gados? 10, 20, tik ilgi nedzīvo. Bet īstenībā ir jādomā, jāsāk norobežoties no absolūti visādiem jauninājumiem. Respektīvi, ir jādomā par to, ja mēs kādu jaunu lietu ieviešam, varbūt, ka no kādas vecās jāatsakās. Mums ir ļoti daudz, ļoti intensīvs process. Varbūt, ka mēs par daudz prasām no skolotājiem, no skolēniem, varbūt, ka vajag kaut kādus, padomāt, vai to visu visiem vajag. Ir jādomā par tādu situāciju, ka varbūt no kaut kā atsakamies, ja ņemam kaut ko jaunu. Tas ir tādā kopīgā nākotnē. Bet pavisam ļoti būtu jādomā, vai tikai mācības ir tas galvenais, varbūt, ka jādomā par vairāk pievēršanos kultūras jautājumiem, attiecību jautājumiem. Acīm redzot, mēs īsti nemākam iemācīt, ka piemēram, es attiecos pret līdzcilvēkiem, tā kā labi, sirsnīgi, ka es necūkāju to vietu, kurā es atrodos, ka es cienu to vietu, kur es atrodos, un ka es par savējiem runāju vairāk labu nekā sliktu. Mums ir ļoti kritiska attieksme mūsu skolā, gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem pret visu. Paškritiska arī, bet arī kritiska. Varbūt, ka mums būtu jādomā par šo vairāk, jo, manuprāt, mācību process, protams, tas visu laiku jāuztur līmenī.
Jau griestus nevar nolaist zemāk, tikai uz augšu jāceļ. Bet jādomā arī par tādām cilvēciskām lietām, kas acīm redzot, visu varbūt nevar, un tad mēs ļoti daudz uzmanību pievēršam mācībām, bet varbūt tomēr vēl vairāk ir jāsāk domāt par to, kādi mēs esam, nevis tikai kā mēs mācāmies vai kā strādājam. Tas varētu būt tas izaicinājums, jo, manuprāt, tas iet mazumā šobrīd. Kaut kā nešķiet, ka tas ir svarīgi varbūt, bet man tā kā šķiet, ka tas ir svarīgi. Kādus 2 kustību festivālus varētu taisīt? Nē, jo tas prasa ļoti lielu enerģiju un īstenībā tas, protams, ka traucē mācību procesu. Viss, kas mums traucē mācību procesu, mēs to ar lielām sāpēm pārdzīvojam. Bet skolēniem nav, bet skolotājiem ir, jo, kad es strādāju, šobrīd es pāris gadus nestrādāju, es visu laiku taisos, varbūt es tomēr, kad remonti beigsies lielies, varbūt kādā klasē vēl ieiešu pastrādāšu, bet skolotājiem ļoti bieži, vismaz man tā bija, ka ir, vēl šito man vajag noteikti iemācīt pirms eksāmena. Šito lietu bez šitās nevarēs eksāmenu nokārtot, un vienmēr pietrūkst vēl kāda stunda, tāpēc skolotāji ļoti, ļoti uztraucās par tām stundām, kas ir nokavētas, un kustivālu dēļ. Tas ir viens no retajiem iemesliem, kur skolotājs ļaujās. Ka kāda stunda varbūt iet zudumā, bet ar lielām sāpēm. Jā, man liekas, mums kā skolēniem janvārs ļoti, ļoti patīkams mēnesis ir. Jā, tas tā. Nē, vispār jau forši to kur gribi, kurā telpā, kur ir brīva, visi dejo. Jebkurā brīvā brīdī. Bet, jā, jautājums ir... Jā, bet ņemot vērā, ka mēs paliekam, ka kustivāls turpinās un ka mēs pie tā paliekam, tas nozīmē, ka mēs novērtējam arī to PVN, ko kustivāls nes sev līdzi. Jo, manuprāt, tādu emocionālo aizrautību es neesmu nekur redzējusi. Jā, tā kā tas ir svarīgi. Tam es piekrītu, jā. Un šogad laikā, kad jūs šeit strādājat, varbūt uz tādas pozitīvas nots, beidzot jums ir palicis atmiņā kāds smieklīgākais kurijos, ko skolēni sastrādājuši vai... skolotāji? Nē, šis ir jautājums, ko ļoti bieži uzdod, un es nesaprotu, kāpēc. Jo es tā kā neatceros smieklīgus gadījumus. Noteikti ir bijuši smieklīgi gadījumi, bet man kaut kā nepaliek prātā smieklīgie gadījumi. Man paliek kaut kādi tādi izcilie, kaut kādas tādas skaistas lietas. Smieklīgie nē, jo acīm redzot, es neesmu tāds cilvēks, kam šādi paliek atmiņā. Ja? Man ļoti, ļoti paliek atmiņā, piemēram, tādi pārsteidzoši kaut kādi, kas emocionāli skar. Acīm redzot, smieklīgie man tik ļoti emocionāli neskar. Man, piemēram, ir bijuši vairāk ļoti īpatnēji gadījumi, kad mūsu absolventi, es sēžu kabinetā, kā vienmēr sēžu, neko nedaru, un pavarās durvis, un ienāk vairākas reizes, tā ir bijis pēdējā laikā ļoti, un ienāk kāds absolvents. Un es tā kā atpazīstu viņu, un ko vajag. Parasti es prasu, ko vajag, jo ko tad durvis atvēra, kaut ko jau vajag. Un nē, viņi saka, ko mēs varētu skolai palīdzēt. Tāds pilnīgi, un es tajā brīdī pat nesaprotu, ko vajag. Neko īsti jau nevajag. Un tad es prasu, ko jūs darat. Un izrādās, ka viņi kaut ko tādu nopietnu dara. Un mums ir ar ļoti daudziem arī sadarbība izveidojusies. Vai mēs aicinām ciemos, vai viņi mums palīdz tīri, praktiski kaut kādās lietās konsultē un tā tālāk. Tāda man paliek. Jā, tas nav nekas smieklīgs, drīzāk tāds pārsteidzošs, kad es esmu riktīgi uz pauzes, jo vienkārši atverās durvis. Jā. Un tas, manuprāt, ir tas, kas skolai ļauj teikt, ka tā ir tāda kvalitatīva skola. Jo īstenībā kvalitāte, reitingi mums patīk, jā. Un mēs par to domājam. Es nenoliekšu, ka mēs arī visiem vecākiem vienmēr sakam, ka mēs ejam uz rezultātu. Nav mums tā, ka mums tikai patīk socializācija. Plaukšķināsim plauksteņus un viss būs laimīgi. Nē, mums vajag kvalitāti. Bet katrā ziņā mēs ļoti, ļoti gribētu. Kvalitatīva skola ir tā, kur, ja prestiža skola arī tā mēdz teikt. Manuprāt, prestiža skola ir tā, kur ir prestiži labi mācīties, vai prestiža būt gudram, vai prestiža būt patriotam skolas. Ka šī ir mana skola, es par to iestājos. Un ne tikai šai skolā, bet arī uz ielas izejot. Es ar lepnumu saku, ka šī ir manējā. Manuprāt, tā ir skolas kvalitāte. Un tas, ka absolventi atnāk un grib palīdzēt paši nāk, un to, ka joprojām mums ļoti daudz
mūsējie savus bērnus ved uz šejieni, manuprāt, tas liecina par skolas prestižu. Jā, nu, lūk, un tas ir tas, kas tā kā man paliek atmiņā, un es ļoti ceru, ka to mēs tā kā saglabāsim. Labi. Paldies jums un paldies visiem klausītājiem, ka klausījāties. Man liekas, ļoti, ļoti jauki sanāca. Paldies, ka piekritāt un lai visiem izdevies jaunais gads. Paldies jums! Paldies!